Pēc daudziem avārijām atklās laikā šīs ziemas sākumā Ceļu satiksmes drošības direkcija nolēma eksperimentu veidā organizēt piķernieku trasē apmācības. Apmācībām varēja pieteikties ik viens interesants ar savu auto. Pirmais uzdevums ir, kad braucēji testē paši savas mašīnas, ar tām riepām, kas viņām ir virsū, uz šī noteiktā ledus, kāds viņš šeit ir. Un vienkārši mēs mēram to bremzēšanas ceļu un analizējam, tad kāpēc viena mašīna vai otra apstājas ātrāk vai lēnāk. Un tad mēs pārējām pie tādas bāziskās drošas braukšanas elementa. Bremzēšana, kad bremzēšanas ceļš ir pa īsu, ir nosacīts šķērslis priekšā, un mašīnas, kuras apgādāts ar ABS sistēmu, var ļoti vienkāršā veidā izvairīties no sadursmes ar šo šķērsli, pareizi bremzējot, pareizi strādājot ar stūri, apbraukt un praktiski 4. 5. reizi jau praktiski visiem tas sanāk. Ja? Un tas ir tas pats pamats, ja, kad, ja redz briesmas uz ceļa, nespiest bremžu pedāli grīdā, neiekrampēties stūrē un neko nedarīt. Ir jādara, jāpieņem pareizais lēmums, un par to arī mēs šeit runājam. Autovadītāja interese izrādījās tik liela, ka piķernieku bāzē drošas braukšanas instruktoriem nācās strādāt vairākās trasēs vienlaicīgi, lai spētu apkalpot arvien pieaugušo interesentu daudzumu. Cilvēki paši pieteicās un ieradās ar savām automašīnām, pat tiešām gribot uzzināt, kā tad droši pārvietoties ziemā. Man ir tāda sajūta, ka mēs ļoti daudziem cilvēkiem pastāstam kaut ko jaunu, nezināmu, to, ko viņi nekad nav nemaz zinājuši, un viens viņiem to nav stāstījis, jo daudz ļoti domīgi aiziet prom. Līdz šim stundu garās nodarbības jau apmeklējuši ap 300 autovadītāji, no tiem vairāk kā 2/3 vīrieši. Kaut gan izveidojies stereotips, ka vīrieši nemīl, ka viņus pamāca un paši zina, kā jābrauc ar auto. Interesanti, ka tikai katra 10. kursanta automašīna ir bijusi pilnpiedziņas un ka ražotas riepas bijuši tikai katrai 6. automašīnai. Visčaklākie apmeklētāji bijuši Volkswagen, Audi un BMW īpašnieki. Vissvarīgākā, protams, ir statistika par riepu stāvokli, jo tieši saķeri ir būtiskākais drošības garants ziemā. Protams, kad ir bijuši arī, kad ar 2003. gada riepām, arī šodien tikko iepriekšējā grupā bija mašīna 2003. gada riepas, 3 mm protektors vidū, ja, un nebija nekāds brīnums, ka viņš vispār apstāties nevarēja tur, kur jau sen jau viss ir apstājušies. Ja. Tā kā mēs dodam arī šīs konsultācijas, ka ir stipri jāpārdomā par riepu iegādi, un ka uz viņām tādā stāvoklī, kāds viņas ir tagad, šeit paļauties absolūti nevar. Minimālais pieļaujamais protektoru dziļums ziemā ir 4 mm. Bet no atbraukušajiem 23 mašīnām riepas jau bija sasnieguši šo minimumu, un bija arī 5 auto, kura protektoru dziļums bija pat mazāks par pieļaujamo. Ļoti būtisks ir arī riepu vecums. Apskatot to noskaidrots, ka vairums brauc ar šajā 10-gadē ražotām riepām. Pozitīvi arī tas, ka vairāk kā 100 mašīnām bija pēdējos 2 gados ražotas riepas. Bet vairāk kā 10 auto bija ieradušies ar riepām, kas vecākas par 10 gadiem. Ļoti perfekta zinātāja un perfekta braucēja vēl nav bijis šeit. Ja? Tad es saprotu, ka mēs esam izdarījuši tādu svētīgu darbu, ka mēs ar šo nosacītu šo akciju esam aizsnieguši laikam tos slāņus, ja, kuriem tas ir visvairāk svarīgi un kuriem tas visvairāk interesē. Pēc šīs lielās intereses par drošu braukšanu ziemā ir skaidrs, ka autovadītājiem tādi kursi ir nepieciešami. Tagad tikai jābūt idejām, kā to īstenot plašākā mērogā.